Krieviem ir tāds teiciens: Pjānaja ženā, eta čužāja ženā, eta dokazana жизнью. Tātad piedzērusies sieva, tā ir sveša sieva, to pierāda dzīve. Uzreiz pateikšu, ka tas tikpat labi attiecas gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem, kas lieto grādīgos. To pierāda, to tiešām pierāda dzīve. Kā ir zināms, daudzas no tā saucamajām iepazīšanām notiek tieši apreibinošo vielu un alkohola ietekmē. Dažkārt viņi atrod viens otru un pat izveido ģimeni. Bet pēc tam, agrāk vai vēlāk, notiek traģēdijas, proti viņi pamanās izpostīt un savu dzīvi, savu ģimeni, un pēc tam, ko viņi dara, viņi posta citas ģimenes. Alkohols ir kā grimstošais titāniks, tas nogremdēs jebkuru, kas pie tā pierod, ar ko mūsdienīši ir gudrāki un labāki par Sodomas un Gomoras degradantiem. Ne ar ko, ir pat vēl zemiskāk, jo mūsdienīši ir pamanījušies lietot dažāda veida liekulības un izlikšanās maskas. Un tas tieši apstiprina, ka viņi apzinās savu degradāciju, taču izliekās kā velns par gaismas eņģeļiem. Un tāda ir šī mūsdienu pasaule. Ik viens no mums var uzdot jautājumu arī sev. Kā ir ar mani? Vai mana dzīve un ietekme veido, vai gluži pretēji, posta savu un otra citu cilvēku dzīvi?